Čau! Tikko noskatījāmies Mad Max, jo, protams, kad kādam ir jāredz to, ko mēs jums rādīsim, par laimi viss kārtībā. Filma ir lieliska, un tā kā jums patīk pirmie iespaidi, tad arī nedaudz par filmu, pēc kuras noskatīšanās pirmā doma galvā ir dodiet nedaudz svaigu gaisu. Būsim godīgi, mēs esam redzējuši filmas trailerus, un mēs apmēram zinām, ko sagaidīt, jo, protams, ka traileros redzams viss labākais. Ne šajā gadījumā, un jāsaka godīgi, tādas intensitātes līmeni kino, gan grāvēju filmās, gan vispār, ļoti sen nav gadījies redzēt. Es nezinu pat cik gadus atpakaļ, bet visnotaļ noteikti tās nav ne ātras un bez žēlastības, ne arī pēdējā laika komiks filmās stipri par daudz izmantotais paņēmiens ar visas pasaules eksploziju filmas beigās, bet gan kaut kas pavisam īpašs. Un kas ļoti patika, tad režisors Džordžs Millers, būdams visu trakām akšu daļu autors, vienkārši turpināja taisīt vēl vienu filmas daļu, tieši tāpēc, kā viņš to darīja iepriekšējos gados, ar filmas 1., 2. un 3. daļu, it kā nemaz nebūtu bijis 35 gadu kopš pirmās daļas pirmizrādes. Filma ir patīkami jokaina, patīkami savāda, noteikti ne tāda kāda liela daļa mūsdienu filmu, kā mēs esam pieraduši. Mēs tomēr arī esam pieraduši šādu tipu filmas klasificēt šablonos, kur ir filmas struktūra, akti, smieklīgais melnais varonis un tam līdzīgs klišejs, kurš šeit nav. Toties ir ļoti daudz dažādu interesantu, savādu dīvainību un pilnīgi neprātīgas akšanainas, no kurām būtībā arī šī filma praktiski pilnībā arī sastāv. Noteikti jāskatās, ar jums tiekamies, cerams, jau šo piektdienu Kinoblogeri piedāvā seansā. Atā!